Labvakar. Mans vārds ir Raitis. Mans Ieva. Mēs esam kopā šeit ar mūsu meitiņu Florenci. Un jūs mūs noķērāt tādā pavisam īstajā brīdī, jo šodien, ceturtdiena, pēdējās dienas ļoti jūg, ļoti intensīvi. Visur jābūt daudz, jābrauc. Šodien jau vismaz kaut kādi 5, man liekas, notikumi ir pagājuši. Un mēs priecājamies par uzaicinājumu, paldies. Un mēs priecājamies slavēt Dievu, mēs priecājamies censties viņam kalpot, censties sekot Jēzum, jo es varētu sevi saukt par tādu pilnvērtīgu Jēzus sekotāju. Es nezinu, es ceru, ka tā var būt. Bet nākamā sestdiena, nākamā piekdiena mūsu pēdējā diena šeit Latvijā, bet tad jau līdz tam mēs vēl nonāksim. Un es nāku no Ogres. Varbūt kāds... Tev visi rīdzinieki? Es esmu no... Super. Savējie. Nē, visi jau savējies. Tā. Vispārējie rīdzinieki? Es Nē? esmu Siguldas. Nu, no kādām pilsētām? Jūs? Kandava. Kandava, labi. Ķerkava. Raivo, arī no Ķerkavas, labi. Pierīga, Rīga. Un, Ogre nav vainas, ļoti skaista pilsēta. Un kaut kā es tur nokļuvu baptistu draudzē, neatceros, kā man vecāki īsti nav ticīgi, bet es nonācu tur jauniešu vakaros un tā, un es atceros, tur bija līdzīgi, kā, man liekas, Ievai arī bērnu jauniešu vakar, tur konfektes dod, tur it kā, kāds lūkšanas un arī dziesmas, vai ne? Un tā bija, varētu teikt, pirmā reize, kad es sastapos. Un nesastapos, bet, dabūju kaut kādu priekšstatu par to, kas ir Dievs, dzirdēju par Jēzu, dzirdēju par Bībeli, un es atceros, bija tādi mazi bukletiņi, melni. Es nezinu, vai viņus vēl dala, bet toreiz dalīja, jau pirms kaut kādiem 20, vai jau vairāk gadiem. Mazi melni bukletiņi sarkaniem burtiem, un tur bija tādi ļoti, ļoti mākslinieciski uzzīmēts un pastāstīts, kas notiek ar cilvēku pēc nāves, kur viņš iet, un tad tās dvēseles lido, tur vienas uz šeolu, uz pazušanu, uz elli, otrs tur pie radītāja, pie Dieva. Un es lasīju un domāju, tāds foršs stāstiņš, bet, tur baigi man neietekmē un tā. Un tur tā Bībele, vai ne, arī tur forši stāsti, it kā tur Noā, un Plūdi, un Jona, un Ādams, un Ieva, un mums jau, es domāju, visiem labi zināmie, arī tie, kuri nav lasījuši Bībeles stāsti. Forši stāsti, bet, kas tur vairāk, gan jau arī nekas. Jēzus silītē, katrs Ziemassvētkus mums ir Jēzus silītē. Tas Jēzus visiem patīk, kurš ir silītē, viņš tur tā mierīgi guļ, viss labi kārtībā, lai viņš tur guļ, mēs darīsim savas lietas. Un tā arī bija, tas Jēzus tur silītē gulēja manā dzīvē un darīja savas lietas. Bet es atceros ļoti spilgti vienu brīdi no šiem jauniešu vakariem. Es biju kādā zālē, un ap mani sastājās vairāk jaunieši arī, man liekas, jaunieši, jā. Un pēkšņi viss tā, tu gribi pieņemt Jēzu, es tāds, ok, labi, man īsti vairs nav izvēles, visi ap mani tur apkārt sastājušies, kur bēgs vai ne, tagad vairs nevarēs izbēgt, un tā man lika noskaitīt pantiņu, un es viņu tur noskaitīju, visi par mani lūdza, ne tikai lūdza, bet arī mēlēs lūdza. Tas ir, tāda svētā gara valoda, runāšana mēlēs, lūkšana mēlēs, un, pirmajā brīdī izklausās tā ļoti dīvaini, baisi, pat varbūt īsti nesapat, kas notiek. Tāda bija man pirmā saskarsme ar lūkšanu, kad man lika noskaitīt pantiņu, un tad cilvēki tur kaut kādā dīvainā valodā kaut ko tur skaitīja man blakus. Bet es ticu, ka jebkurā gadījumā tas bija tāds, jebkura lūkšana, jebkuri vārdi, es ticu, viņiem ir spēks, jebkuri izteikti vārdi, protams, ir ļoti svarīgi, kas ir kādas sirds ir aiz šiem vārdiem un tā, bet man ir pārliecība, ka pa visiem šiem gadiem, kas ir pagājuši,
bez Kristus, kas jau bija būtībā 16 gadi, jā, kad es apzināti no viņa atteicos. Es vēl paspēju pamācīties Indijā, starptautiskā kristīgā skolā, Indijas dienvidos, kalnos, un paspēju arī tur nedaudz iepazīt tuvāk Dievu. Gājām, tur bija Sunday school un worship un viss angliski, un bija pasargāts no pasaules, bija pasargāts no grēka, bija pasargāts no pilnīgi visa tā, kas sekos tikai pāris gadus pēc tam, kad es būšu atgriezies no Indijas atpakaļ. Un es atgriezos no Indijas atpakaļ, un būrs bija vaļā, var teikt, kā viņš bija vaļā. Kā jau teicu, tur es dzīvoju ļoti tādā apsargātā vidē, un tiešām ļoti aprūpētā, un tur nebija vietas ne kaut kādai tur netiklībai, ne kaut kādiem kārdinājumiem. Vienīgais, kas man uztrauca, ja, tur bija, kad tik es pieceltos 7, lai varētu futeni iet ar džekiem uzlaist, vai ne? Un kaut kāds tur mācības, un man pat prātā nenāca viss tas, kas man sāks jau nākt prātā 13 gadu vecumā. Un pie tā es atgriezīšos, tad, kad Ieva varbūt padalīsies ar savu tādu sākumu, pirmo tikšanos ar baznīcu, ar draudzi, ar Dievu, pirmiem meklējumiem varbūt. Labi, es īsumā pastāstīšu. Bērnībā, jā, man ģimene arī, neviens nebija ticīgs, izņemot manu vecmāmiņu, kuru es nesatiku, kura izrādās laikam bija lūgus par visu ģimeni. Viņa bija ļoti, ļoti ticīgs cilvēks, bet pārējie visi neviens. Mana mamma, piemēram, saka pilnīgi tā kā es esmu velna bērns. Viņa tā pilnīgi arī pasaka joprojām man. Tā nezinu, no kurienes viņai nāk tas teksts ārā pa muti, bet tā viņa diemžēl saka. Bet jā, ģimene nebija ticīga, bet es devos uz baptistu draudzi kopā ar draugiem, jo man kaut kā patika, ka tur ir sirsnīgi cilvēki. Un es sāku dziedāt ansamblītī, un man patika dziedāt. Bet, protams, nebija tāds varbūt stiprinājums, un arī novērsos diezgan no kristietības jau diezgan agri. Bet domāju, ka šī sēkliņa bija tur iestādīta, un viņa kaut kur zem zemes bija sākusi augt. Bet interese par Dievu un kaut ko lielāku man bija jau no pašas bērnības. Es diezgan ātri sapratu, ka nav tikai šī praktiskā redzamā pasaule. Kaut kā garīgai pasaulē man bija diezgan ātri es noticēju, ka tas ir pa īstam, ka nav vienkārši tas, ko mēs redzam, bet ir arī neredzamās lietas. Un tā mēs sāku iepeņķerēties visādās meklējumos ar astroloģiju. Un tā, tas tikai tā bērnībā, jā. Tas tāds vieglais vēl variants. Kurš zina, kas ir pīķa dāma, pieņemsim. Tā ir tāda mūsdienās, tā neeksistē vairāk. Kādreiz eksistē vairāk. Dzirdēts vismaz tā? Nē? Ļoti labi, malš. Mūsdienās. Šitais vairs nav aktuāli. Kaut kas cits tagad visāds. Tur Ouija boards un tā, ne? Es zinu. Mums bija, piemēram, gājām spēlēties ar šķīvīti pagrabā, kur mēs ļoti apzināti saucām kādu nomirušu cilvēku, piemēram, kaut kādu slavenību, es atceros. Emīla Dārziņa? Jā. Latviešu komponists, tāds, kur nošāds vilciens. Un tur tie sarakstīti tie burti, un kas tur, un tagad mēs saucam, un man draudzene pretī, un tas šķīvis tiešām sāk kustēties. Tā mēs sabijāmies. Mēģiniet to mājās, mēs pastāstīsim, kāpēc. Jā. Es esmu to darījis. Jā. Skolā. Tādas visādas it kā spēlītas, kā mēs visādi izzinām šo garīgo pasauli. Tā mēs turpinājām izzināt šo garīgo pasauli, kas tas tāds ir. Jā, un nav tā, ka
es domāju, mēs te varam visi vienoties par kaut kādām pāris lietām, ir Dievs, vai ne? Ir Dievs, kas ir absolūti labs un absolūti pilnīgs un absolūti visu zinošs, perfekts, bez straipiem, viņš ir pati kvadrātā bezgalībā pilnība. Un tad ir sātans, tad ir ļaunums, mēs redzam apkārt pasaulē, notiek baisas lietas, un tie, kas saka, ka, Dievs, tur mēs visi esam viens, un Dievs ir viens, un tā tālāk, un tad, ļaunums arī ir no Dieva, un nē, un tad, kas ir ļaunums, jā, un tad sāk aizdomāties par to, ka tomēr ir varbūt bišķi citādāk, kā izskatās, un ir arī ļaunums, un ļaunuma tēvs ir sātans, Lucifers, Belcebuls, Velns, daudz viņam nosaukumu, ienaidnieks. Un viņš jau nenāk tā, kā multenēs, vai ne? Kāds ir redzējis multeni I.R. Baboon? Cartoon Network, kādreiz, Nav aktuāli. Jā, nav aktuāli. Tur bija tāds velna tēls tādiem ragiem, bez biksēm ar lielu tādu sarkanu vēderu, tāds sarkans un protams, ar dakšu rokā. Un velns nenāk tā, viņš nenāk ar dakšu rokā un saka, tagad tu tur vai ne, darīs šito un šito un sagraus visu savu dzīvi. Nē, viņš nāk caur šādām spēlītēm, it kā šķiet, ka nevainīgām, kas tur šķīvīti, kas tur kaut ko pasaukt, tur ar miroņiem parunāt vai ne, tāda spēlīti. Tas pats arī mūsdienās mēs redzam, viņš nāk ļoti caur arī caur spēlēm, arī caur datorspēlēm, arī caur mēdījiem, caur filmām, caur multfilmām, caur izklaidēm viņš nenāk. Un kur te es esmu, kaut gan viņš ļoti daudz ir paslēpies, bet ļoti daudz, kur viņš atklāti nāk, protams jau, bet viss sākas ar tādu mazumiņu. Un man šis mazumiņš bija 13 gadu vecumā, es paraugos līdzi, es tagad pastāstīšu pāris lietas, lai jums nav jāiet cauri, aiztaupīšu jums laiku, ja? Vismaz kaut kāds pāris gadus ceram savas dzīves, ka jūs negribēsiet to darīt. Viss sākās ar to, ka es, izzinu savu grebeni, 13 gadu vecumā bija baigais punks, tur ādas jaka, un punki zina, kas ir vismaz, vai ne? Jā, tas vēl ir aktuāli. Kaut kad redzēju, tev mums bija koncerts ar grupu, punkiem spēlējām, labi, tas cits stāsts, ir vēl tādi. Un es ar tāds biju, un es dzēru šņabi, tur pīpēju cigaretes, dzēru alus, un tas 13 gadu vecumā sāku to darīt. Un līdz kaut kādiem 16 gadiem, kad es sāku studijas jau Rīgā, un interesanti ir tas, ka es vienmēr gāju uz skolu, biju ļoti apzinīgs, tur mācībās, tur ļoti labi, visu uz mūzikas skolu, klavieres spēlēju, gāju solfedžo, tur mācījos, un labas atzīmes visur, un tāpat laikā tur slapstījos un apvēmies kaut kur tur sēdēju, ogrē uz soliņa, pārdzēries šņabi, un interesanti, jā, kad vecāki ar mani par to baigi nerunāja, tā kā ignorēja. Es nezinu to situāciju, bet fakts bija tāds, ka bija tāds. Tad es pārvācos uz Rīgu, un tad jau šīs te spēlītes, it kā nevainīgās, viņas turpinājās, un 16 gadu vecumā es jau pamēģināju pirmās narkotikas, var viņus visus sākt uzskaitīt, ja nepieciešams, vai nav, es nezinu, labāk nevajag. Bet gan vieglās, gan smagās, par laimi ne intravenozās, bet tas viss sāka kļūt aizvien, kas tad tur zālīti bišķi uzpīpēt vai ne, tas jau nekas nav. Kas tad tur bišķi iet, tur internetā kaut ko uzklikšķināt, tas jau nekas nav vai ne, tad kas tad tur filmu noskatīties vai ne, kur tur kaut kādas tādas ainas interesantas, vienas vai otras, vai tur jau nekas nav. Un tā šis te ienaidnieks pamazām ienāca mūsu abu dzīvēs, es ticu, un turpināja darboties ļoti ilgi, un tas viss auga, akumulējās, labi, pa vidam bija tur veselības problēmas, sākās no dažādu vielu lietošanas, sākās epilepsija, tad es tā kā metu nost, un bija tāds laiks, kad jā, šīs lietas man sākās, un tad es, protams, nācu tā kā bišķi pie prāta, un tad man bija kaut kādas vielas, kur es tā kā
lietoju, un tad man ir epilepsijas slēgta, un tāds, nē, šitā viela nebūs, ok. Un tad es testēju nākamo atkal lēkme, ok, šitā arī nebūs, līdz būtībā nonāca tikai līdz zālītei un līdz tādai, psihedēlijai, kas ir tur sēnes un viss šitais te pārējais, un ko gribēju pateikt par šo mūsu dzīves posmu. Tad mēs sapazināmies tad, kad Raicis bija beigais roka mūziķis, un viņam mēs sagājām kopā, un es nezināju, ka viņam ir šīs epilepsijas lēkmes. Tad vienā dienā mēs arī lietojām kaut kādas narkotikas kopā, un viņam sākās šī lēkme. Mēs paši sēnes audzējām mājās. Jā, un viņš man nebija pateicis šo informāciju. Un sākās šī lēkme, un mēs nebijām šeit uz zemes ar 2 kājām. Pliki, man liekas. Jā, un man sākās nenormāla panika no tā, jo man likās, ka viņš mirst. Viņš sekoja savu mēli, viņam nāca pa muti asinis. Un es reāli domāju, kas notiek. Viņš tiešām mirst tagad un ļoti liela panika. Un es tagad mēģinu vispār sazvanīt to ātro palīdzību. Mums tās sēnes vēl mājās. Es ņēmu metu kaut kur viņas miskatē, pa logu, kaut kur viņas mēģinu likvidēt. Un panika vēl lielāka. Un tad atbrauc ātrie. Pastās uz mums, jā, jaunieši. Tā kā, var eksperimentēt, jā, bet tā kā iemācīties, kā to darīt. Tur aptēr mums ūdeni neizbrauc. Bet, protams, tas viss nebija baigi priecīgi, jo parasti viņam ļoti liels panikas lēkmes, jo viņš tā kā, kad ir epilepsija, viņam ļoti bail no tiem. Bija. Sen atpakaļ. Jā, jo tas vairs nav. Jā, viņš ir dziedināts iesvarā. Un viņam parasti, kad viņš satika tos dakterus, tikko attapies, viņam bija ļoti liela panika arī no tā, ka tur tie dakteri pēkšņi viņam priekšā. Bet jā, saistībā ar epilepsiju es ļoti vēlējos palīdzēt savam mīļotajam cilvēkam, un es sāku meklēt dziedināšanu. Pie dziedniekiem. Jā. Kur tad citur iesniegt pie ārstiem? Kur tad jāiet? Pie zilniekiem un burviem. Jā. Ne jau pie parastiem dakteriem. Jā, jo tā taču nav parasta slimība, jo vispār epilepsija ir tāda diezgan grūti ārstējama slimība, un vai nu dod ļoti spēcīgus medikamentus, kas tikai nomāc smadzenes, ko arī Raitis lietoja kādu brīdi, bet viņš ļoti jūt šos blakus efektus, kas ir, kas nav ļoti patīkami. Tā kā, jā, un mēs vēlējāmies atrast citu ceļu uz šo dziedināšanu. Un tā es sāku meklēt caur visādām ezotēriskām garīgām praksēm. Jaunieši zina, kas ir ezotērika. Jaunieši zina, kas ir New Age. Jā? Varbūt nodefinējiet. Labi. Lai mēs zinām stāvēt. Jā, tā tad ezotērika, New Age un viss ir. Tur viss kopā. Tur mums ir daļa no hinduisma, daļa no budisma, tur jogas, meditācijas, un tad daļa no šamanisma, no Dienvidamerikas, kas ir tur visādi tur kūpinājumi un kristāli, un tur visi tur baigi, tur super garīgi, visādi rituāli, ceremonijas un akmeņi un visādas rotas, un es pat nevaru to visu nosaukt, jo katru dienu ir jaunas grāmatas, katru dienu ir jauni paņēmieni, kā tīrīt čakras, kā dziedināties, bet tas ir tad uz otru pusi ļoti stipri viss iet, un katru dienu ir kaut kas jauns, un īsāk sakot, ezotērika, tāda Dieva var to sauc par buršanos, par zilniecību, par sātana darbiem būtībā, par maldu ceļiem, par maldu mācības definēts Bībelē, šīs te visas lietas. Vēl pa vidam tur Latviju, tur kaut kādi dievi, un tad, īsāk sakot, katram ir iespēja nonākt pie Dieva, par savam. Katrs dara, kā sirds jūt. Ļoti romantiski, jā, teiksim tā.
Vēl es gribēju pateikt, ka tas ir pārsvarā dodot spēku kaut kādai darbībai, ko tu tagad veiksi, un vai rituālam, vai tam priekšmetam, simbolam, ko tu apkarinās ar kaklu vai rotu, vai spēka zīmītei. Vai tu izdarīsi kaut kādu darbību noteiktā secībā, vai arī tādu elpošanu taisīsi. Tātad viss ir kaut kādas norādes, kas tev ir jādara, lai tu tuvotos Dievam, lai tu sasniegtu nākamo garīgo līmeni. Es vēlējos caur šīm garīgajām praksēm atbrīvoties no sava ego, par ko arī daudz runā, vai ne? Kad, tu jau tu ego trips un ego, un es tik ļoti gribēju kaut kā izkļūt no tā ego tripa, un tad sāku visu mēģināt, visas iespējamās šīs prakses. Un varu pateikt, ka tas nepalīdz iziet no ego tripa. Pašās beigās bija... Kas ir ego trips? Tātad, kad cilvēks ir egoists, ka viņš domā par sevi pārsvarā tikai, ka viņš ir savas gribas tāds, ka viņš tikai dara to, ko viņam gribās. Viņš nerēķinās ar citiem cilvēkiem. To es arī diezgan ātri sapratu, ka es tā nevēlos dzīvot. Es negribu būt egoista. Es tiešām vēlos mīlēt, es vēlos būt labs cilvēks. Un es meklēju šo ceļu, kā tad es varu kļūt par to labo cilvēku, jo es jūtu, ka es nevaru. Ka it kā es esmu labs cilvēks, bet visu laiku es kļūdos, un visu laiku kaut kas nav labi. Un visu laiku uznāk kaut kādas problēmas un likstas, un visi kaut kur tevi vaino, un tu pats esi vainas sajūtā, un visu laiku tā kā kaut kāds muģeklis. Un arī beigās jau tieši tas it kā atbrīvošanās no ego man aizved tik tālu, kas bija tieši ļoti lepna. Es paliku ļoti garīgi lepna ar to, ka man likās, ka es esmu visgudrākā, jo es taču esmu izlasījis tik daudz gudras grāmatas, esmu bijis pie tik daudz gudriem cilvēkiem, tik daudz gudriem guru un sēdējusi budistu klosterī 10 dienas, tad tur vēl nometnē, un es taču esmu jau tādā pakāpē, ka es nevarēju parunāt normāli saviem vecākiem, jo es viņus tā kā pazemināju. Es domāju, tev vēl tālu līdz manam līmenim, kamēr tu atstrādās tās programmas, vai arī tad, kad tu tur, attīrīsies, savas čakras, tad es ar tevi parunāšu, bet tagad tu vispār neko nesaproti. Tāda attieksme man bija pārsvarā pret cilvēkiem, jo es domāju, ka es esmu ļoti, ļoti gudra un ļoti, ļoti garīga. Bet tas bija gluži otrādi. Un uzpārsās divas daļas, ja? Tūlīt mēs runā cilvēki mūsdienās uzbildosim suspensu, lai ir, pēc tam, ko turpināt. Latviski. Uzcelsim spriedzīti bišķi. Jā, tad mēs esam līdz punktam, kuras meklējam dziedināšanu epilepsijai, mēs meklējam dziedināšanu, mēs meklējam brīvību, bet mēs ejam vēl lielākās atkarībās, mēs ejam vēl lielākās depresijās, mēs ejam vēl lielākos vēlna melos, mēs braucam uz ceremonijām, mēs lietojam dažādus augus, kurus sauc par dziedinošiem augiem, un mēs veicam dažādus rituālus, nodarbojamies ar šamanismu, ar okultismu, ar buršanos, ar laulības pārkāpšanu, ar dažādām, būtībā mēs esam pilnīgi un galīgi apklāti sevī, mēs esam ļoti lepni, un mēs esam nedziedināti, un mēs vienkārši dzīvojam grēkā katru mīļu dienu. Jo mēs it kā paļāvāmies uz savu sirdi. Jā. To arī ezotērikā to sauc, vajag paļauties uz savu sirdi, un viss būs labi. Un tad mēs pastāstīsim,
kur mēs nonācām ar šo paļaušanos? Kā zināms, Salamāns māca, nezinu, kā būs latviski, zinu, kā angliski, the heart is deceitful above all things. Latviski. Sirds ir... Citi maita. Jā, sirds, Dievs ir sirdi radījis, bet viņa mēdz būt baigā. Viņa var pievilt, jā. Bet par to otrajā daļā. Mēs palikām pie tā, jo viss slikti. Ārs, viss slikts.lv, bet ārs jau viss kārtībā. Tur ģimene, darbs, viss it kā ir. Bet tā iekšējā mūsu pasaulē, mūsu attiecības, mums ir atkarības, mums ir depresijas, mums ir marihuānas atkarība, man ir pornogrāfijas atkarība, man ir es meklējos, mēs braucam uz ceremonijām, šamanisku augu ceremonijas, un katru reizi es ceru uz dziedināšanu, un katru reizi vajag dziedināties, un mēs esam nokļuvuši būtībā tādā okultiskā aplī. Mēs kaut kāds reizes 3-4 gadā sanākam, un visi sēžam aplī un dzeram dziru. Un tur, jā. Un ir ļoti smagi, un kļūst aizvien smagāk. Kaut gan toreiz tā nelikās. Tagad skatos atpakaļ, jā. Bībelē ir rakstīts, ka Sātans nāk kā gaismas eņģelis. Tātad viņš nāk ļoti skaists, ļoti gaišs, izskatās ļoti labi no malas, un tā izskatījās arī mūsu kults, kurā mēs bijām 4 gadus, ko mēs saucām par savu garīgo ģimeni. Tātad tur visi uz šīm ceremonijām ģērbās baltās drānās, viss bija ļoti skaisti. Šīs ceremonijas dažas arī norisinājās vecās baznīcās, un, kas iedeva vēl papildus svētumu sajūtu. Tur centrā tātad bija šī vēlme dziedināties visiem. Un, jā, mēs visi, parasti šīs ceremonijas notika naktī, kas ir pirmais jau sarkanais karoks, ja? Dievs nekad nedarbosies tumsā. Dievs visu grib izcelt gaismā, nevis vest tevi tumsā. Tad, jā, un Dievam nevajag kaut kādas papildu vielas, lai viņš sevi atklātu. Bet, jā, Sātans imitē Dievu. Un viņš taisa šos svētos apļus, bet redziet, mums vajag iedzert šo dziriņu. Un šī dzira ir ļoti spēcīga, kuras sastāvā ir tāda spēcīga viela, kas izdalās, kad mēs mirstam mūsu smadzenēs. Un nepārprotam, tur ir liels ceļojums, un mēs aizējam šajā garīgajā sfērā, kur mēs tiekam izmesti no mūsu fiziskā ķermeņa, bet mēs domājam, ka mēs tur esam pasargāti vai kā, bet, jā, kas notiek, tur notiek visādas lietas, bet ne par to ir stāsts. Ir stāsts, kā mēs sākām attapties no tā, ka kaut kas nav kārtībā. Jā. Tad mēs braukājām uz šīm ceremonijām, un pēc katras ceremonijas likās, ka ir kaut kāds tāds, angliski teiktu, hypes, tāds pacēlums, tāds svētlaime. Uz kādu mēnesi. Uz kādu mēnesi ilgākais. Jā. Bet pēc katras ceremonijas nāca arvien lielāka un lielāka bedre. Un tad, protams, arī moderni bija, viss kārtībā, tev nedrīkst baidīties no nekā, tu ej tumsā, tu ej dari savu ēnu darbu. Tagad slaveni ir shadow work. Jā, tātad, un es arī biju iegājusi šajā shadow work, ja,
kad, man bija bail, bet es to tāpēc darīju, un man jau sāk arī būt visādas panikas lēkmes un visādas nepatīkamas nervu lietas, un nē, tas ir tikai manas kaut kādi neizstrādātie kaut kādi tur gļuki un zemapziņas triki, un es turpināšu šo shadow work, es esmu īsts karēvis, un jā, tad es tur biju arī sapinusies ar tādiem šamaņiem, kas māca par māju kalendāru, un tad tur katrs ir kaut kas, tāda kā astroloģijā, tur horoskopos. Jā, kā, tur ir dzīvnieki un tas, un tad man jau piemetināja kaut kāds īpašs spējas, jo es esmu masiera vispār, jau 10 gadus, un diemžēl arī šis darbiņš var aizvest neceļos, jo, zin kā, tu masē cilvēku, un tad jau tev piedāvā, varbūt tu gribi reiki pamēģināt, vai enerģijas patīrīt, vai kaut ko tādu, un, diemžēl, arī tajā visā, un tad jau, cilvēki man piemetināja kaut kāds īpašs spējas, ka es spēju dziedināt, un es tiešām tam sāku noticēt, tā kā, un mēģināju attīstīt šīs spējas, un tad es biju tur viens raganas uz apmācībām, kura man vēl vairāk mācīja, un tad viņi man taisīja iniciāciju, lai es arī būtu īsta ragana. Un tas bija viss ļoti nopietns, palika arvien nopietnāk, un es gribēju būt arvien stiprāka. Un arī ļoti moderni tagad ir viss šis dieviešu kults, kurā sievietes taisa sieviešu apļus, pilnmēnesī, ziedojot visādas lietas, dejojot tur un skaitot afirmācijas, un šīs lietas ir burvestības. Tiešām šīs manifestācijas pastāv, un mēs varam tiešām realizēt lietas ar vārdiem, bet bez Jēzus Kristus šīs manifestācijas ir burvestības, un tas nesīs tikai lielu ļaunumu tev, tavai ģimenei, un aizies uz bērniem. Un tātad mēs bijām šajā visā raganu, šamaņu, burļu pasaulē, un es paliku stāvoklī. Un mums bija piedāvājums atkal iet uz kārtējo ceremoniju. Pirmkārt, mēs arī ļoti dārgas, ja? Dievs mums dāvā sevi par brīvu, pie viņa nav jāmaksā nauda. Mēs varam jebkurā brīdī pievienoties pat taisno kanālam. Bet šīs ceremonijas katrs maksāja vairāk simti. Bet tā kā mēs ļoti patikām šiem šamaņiem, tad, jo Raitis ir mūziķis un viņš spēlēja visu nakti šajā ceremonijās, tad viņam nebija jāmaksā. Man bija tāda pusceniņa, jo es tur masāžas taisīju, ja. To sauc par kalpošanu, bet sātanam. Tā tad mēs sākām nopietni kalpot šajā visā kultā. Un tam šamanim ļoti gribējās arī mūsu uz lielo retrītu, kas ir 2 nedēļas un notiks Itālijā. Un tad Raitu uzaicina uz šo retrītu. Un es esmu jau stāvoklī, un mēs vēl prasam tam šamanim, kā tur ir, kad ir stāvoklī, vai var piedalīties. Un viņš jau, protams, tas tikai nāks par labu, jums piedzims ļoti apzināts bērns, un vispār, pilnīgi nekāda, viņš pat neieteica, lai es kaut ko palasu pati vai sevi, viņš vienkārši pateica, jā, viss pilnīgi kārtībā. Ko mēs tur vēl darījām, lai izlēmtu braukt vai nebraukt, likām, protams, tarot kārtas, ja, vajag taču kaut kur iegūt informāciju. Protams, tarot kārtas pasaka, kad ir jābrauc, kad ir pasaule vaļā,
Un mēs dodamies uz Itāliju. Man ir 6. mēnesis. Un mēs piedalāmies šajā ceremonijā. Un beidzās, bet šajās ceremonijās, kuras norisinājās baznīcā, man sāk kaut kādas priekšnojās, tādas sliktas sajūtas, kaut kas nav labi, kaut kas nav labi, kaut kas nav labi. Es domāju, ka tas bija Dievs, kas ļoti sāka brīdināt un klauvēt. Un es ticu, ka tā bija. Un man sākās priekšlaicīgas dzemdības, bet galīgi nav laiks dzimt bērnam, bet jā. Man aizved uz slimnīcu Itālijā, kur es neko nesaprotu. Es vispār nesaprotu, kas ar mani notiek, jo es vēl, man liekas, esmu zem tām narkotikām, ko sauc par medicīnu. Un paldies Dievam, bērns uzreiz nedzima un varēja pagulēt vēl nedaudz uz gultas uz saglabāšanu. Bet šajā saglabāšanas posmā man bija liels pārdomas. Man sabruka tā pasaule, kurai es ļoti, ļoti uzticējos. Es tiešām uzticējos šiem cilvēkiem, šiem šamanim, šiem gudrajiem, viedajiem cilvēkiem. Un tagad notiek tā. Un, ja drīkstētas, arī atklāšu to otru lietu, ka man bija jāvijās arī savā vīrā, jo viņš atnāk un paziņo, ka viņš ir iemīlējies kādā no sievietēm, no tā lauka, no tā apļa. Tas var, wow, labais, arī uz vīru nevar vairs paļauties. Uz ko tad es paļaujos? Tā kā uz cilvēkiem es nevaru paļauties. Es esmu pilnīgi tā kā vienkārši sabrukusi, es nezinu, vai mans bērns izdzīvos, un es tur guļu, un es domāju par tādu kā lūkšanu, bet kam tad es lūdzu, jo es taču ticu kaut kādam visumam, kaut kādiem tur augstākiem spēkiem, bet kas tad ir tie augstākie spēki, kam es ticu, un man bija tāds liels pārdoms tajā brīdī. Un arī tā Buda, kas man ir uz krekliņa īsti šajā brīdī nepalīdz. Tur guļu, tā kā, ko es tagad vai meditēt, tas man arī īsti nepalīdzēs šajā situācijā. Un tad meitiņa piedzima, Florence ir šeit, slavu Dievam. Tāpēc viņai vārds ir Florence, un piedzima netālu no Florences. Un mums atnāca tāds skaists vārdiņš. Jo bērni Dieva dāvana. Jā. Un tad mēs atbraucām mājās, visi 3. Tu vēlies kaut ko vēl padalīties? Jā, un visu šo laiku, kad jau bija slimnīcā un kad tur sākās tās dzemdības, un dziļi iekšā bija tāds liels miers, un es nezināju, ka šis miers nāk no Dieva, un bija liela paļāvība, ka Florence nāks pasaulē, un viss būs kārtībā, un mēs atbrauksim mājās, un tāds pilnīgs miers bija, teikt, pārdabisks miers, un jo arī tad Dievs man lika sirdī, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, jo, ja nebūtu Florence, vai mēs būtu šeit, šajā brīdī, šeit sēdēta un liecinātu par Jēzu Kristu. Es nezinu, bet, jā, bija šis miers, bija šī paļāvība, bet, protams, arī viss pārējais turpinās vilkties, visa bagāža, visas atkarības, viss ir tikpat skumji un bēdīgi un graujoši un grēcīgi kā iepriekš. Jā, un tad atbraucot mājās, sākās it kā mūsu laimīgā ģimenes dzīve, bet... Tētis visu laiku sakurījies. Tētis pīpē marihuānu. Es jūtos tāda kaut kāda, nesaprotu, un es joprojām nespēju izskaidrot, kāpēc ir noticis tā, kā ir noticis. Un šie jautājumi, jā, vienu dienu, pirmā es atklāju jums es domāju, ka Dievs atklājās visu laiku, visādos veidos, bet lai mēs to sadzirdam.
Bet viens veids, kā Dievs mani sāka uzrunāt, bija sapnī tieši. Jo iespējams Dievs katram zina to valodu, kādā runāt un kā uzrunāt. Un tad pirmais bija sapnis, kas ļoti man lika aizdomāties. Tāds sapnis, kas bija kā īsts sapnis, kā tāda īstenība. Un bija ļoti skaidra balss, visaptveroša tāda, kura teica, ka mana dvēsele ir pazudusi. Un viņa tā balss tik spēcīga, un tad ir tāda aina, kur ir tāds haoss, kur ir visi šie burļi, ravenas un viss tādi murgi un džokeri un viss kaut kāds pilnīgi tāda ne tā labākā ballīte tur. Un es gribu izkļūt ārā no tā murga, un es arī prasu, bet kur ir izēja, kur es esmu pazudus, bet kur ir šī izēja? Un tad es nonāku šajā sapnī pie tādām kā durvīm, un es stāvu durvju priekšā, un es vēlos iziet, un es nezinu, kā lai es izēju vai ieeju pa tām durvīm, un tad atnāk tādas gaismas būtnes ap manī, daudz gaismas būtnes, tādi liela gaismas, kuras arī runā man nesaprotamā valodā, un tā iestum pa tām durvīm iekšā, un es pamostos savā istabā, un nesaprotu, kur es esmu bijusi un kas noticis, bet ir šis lielais jautājums, kur mana dvēsele var pazust. Jo es ļoti ticēju reinkarnācijai un to, ka dvēsele atdzimst un pārdzimst. Bet kur tad viņa var pazust un kā viņa var atrasties un šie jautājumi. Es vienkārši par to sāku diskutēt ar sevi un tā. Un vienu dienu, staigājot pa mežu, es izsaucos uz debesīm, jā, es arī ticu, ka Dievs lika man to izdarīt. Un es viņam sāku viņu personīgi tā kā uzrunāt, kā personu, nevis kaut kāds visums vai enerģija vai kā. Jo es biju tik ļoti piekususi no viss. Un es viņam saku, Dievs, es vairs negribu dzīvot bez tevis nevienu dienu. Es padodu, es vairs nevaru bez tevis. Un es domāju, ka šis sauciens bija kā lūkšana, kuru Dievs sadzirdēja. Un es atnācu mājās. Man bija ļoti liela bibliotēka ar ļoti gudrām grāmatām. Un iespīdējās tāda grāmata, ko es nekad nebiju lasījusi, bet zināju, ka viņa man ir. Un tur bija rakstīts, Dievs ir tepat. Tās grāmatas. Un es paņēmu, un tur bija par Jēzu un Dievu, un kā tas ir, kad mēs nomirstam, mēs nokļūstam vai nu pie Dieva, vai nu mēs esam ļoti attālināti no Dieva. Un kāds ir, kad tu esi tuvumā ar Dievu, un kad tu esi tālumā, un kā tu vari runāt ar Dievu, un kas ir Jēzus, un kas ir grēks, un kas mums arī ļoti tādā vienkāršā valodā tika izskaidrots evaņģēlijs, man saprotamā. Un man bija pamudinājums arī paņemt jauno derību, kas visu laiku stāvēja koridorītī, jo kāds cilvēks, mums tāda mājas biblioteka koridorītī, kur kāds lika grāmatiņas, jā. Un tur tā jaunā derība. Un man tāds pamudinājums, tā kā paņemt viņu, bet es domāju, ko es ņemšu tur grāmatu veco kaut kādu. Es taču neko neskatu. Veco zilo grāmatu. Bet tik liela vilkme, kad es tomēr to izdaru. Es arī paralēli sāku lasīt evaņģēlijus. Un jā, es ieaicinu Jēzu, kā mums protu, savā istabā, guļamistabā. Un sāku turpināt runāt sarunas ar Dievu. Es Dievam atklāti saku, man ir bail no baznīcām. Kas tās vispār par mītnēm, man tas asociējas tikai ar kaut kādu
pakļaušanu garlaicīgiem cilvēkiem. Tur viss ir tādi nokāruši, galvas sēž un tantiņas ar lakatiņiem. Un man nebija tās labākās domas par baznīcu. Bet es noticēju tiešām Dievu, un es sāku runāt ar viņu, lai viņš vienkārši mani vada pats. Kad nevis es te kaut ko izdomāju, bet viņš visu saliks, sadarīs, un vienkārši, lai viņš man, jā. Un tā arī viņš darīja, ja viņš tieši tā arī rīkojās. Viņš paver ceļu, viņš vada cilvēkus, ja ar viņu kontaktējās. Viņš to vien gaida, kā mēs ar viņu kontaktētos un uzrunāt un lūgt un pastāstīt, kā mums klājās. Viņam ļoti interesē. Un tad Dievs atsūtīja eņģeli, meiteni vienu, kur uzaicināja mani uz mājas grupiņu mūsu Siguldas Baptistu draudzītēm. Es biju ļoti sabijusies un iet uz turien, tāpēc Raids nāca līdzi. Bet mēs visi tur aizgājām, un es ienāku iekšā, tur viss sēž pie galda, bulciņas. Cer kafiju. Viss kā parasti baznīcās. Un man notika ļoti tāda brīnumaina lieta. Es arī ticu, ka tas bija Svētais Gars, jo Dievs ir trīsvienīgs Dievs. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Bet to jau ar laiku katram atklājās, kā tas notiek, kā pieskārās. Svētais Gars bija tur noteikti, un viņš man pieskārās. Man pārņēma ļoti liels uguns caur ķermeni izgāja, un es apsēdos, un pēc kādas pusstundiņas man uzrunāja, vai es vēlētos pieņemt Jēzu kā savu glābēju. Vai tu tam esi gatava? Es teicu, es esmu ļoti gatava tam. Jo es tur tiešām sēdēju, un es biju pilnīgi gatava, un es biju pilnīgi pārliecināta, ka es esmu īstajā vietā un īstajā laikā. Un tad šie cilvēki atnāca ap mani, uzlika rokas un lūdza par mani. Un piepildījās tas sižets no skapja. Sapņu vienkārši kāpēc skapjas, tāpēc, ka šie cilvēki lūdza par mani. Un pretī man bija skapis ar spoguli. Durvis ar spoguli. Jā. Un, kad cilvēks teica, Jēzus ir durvis, jo Bībelē ir rakstīts, es esmu durvis. Un tad šīs durvis ir Jēzus, pa kurām mēs ieejam, jo nav citu durvju, pa kurām ieeja pie debesu Tēva, atpakaļ mājās. Un tad man lūdza, un man nokrita tāds kā milzīgs akmens, es sāku raudāt. Un tad manam vīram jautāja, vai viņš ir gatavs pieņemt Jēzu. Viņš tā, tad es to gribu iepazīties ar to Jēzu. Viņš bija skatībā, viņš turpināja nākt ar maniem sadraudzības vakariem. Un tad pastāstīs tu par savu ticības ceļu. Kādreiz teicu, ka es ticu Dievam, es neticu kristiešu Dievam, es biju eksperts, Bībeles eksperts, kā jau te daudzi mūsdienās, kuri runā cilvēki, un es domāju, es biju viens no viņiem, kur runā pilnīgi nepamatotas lietas, kuras nav balstītas ne vēsturē, ne faktos, vispār tur pilnīgi visi galīgi garām sastāst YouTube video, kur Jēzus bija joks, kas dzīvoja Indijā, un tagad man ir patiesība, un es biju viens no viņiem. Un man ir prieks runāt ar šādiem cilvēkiem un stāstīt viņiem, ka, hei, tas nav tā kā, tas nekur neparādās, tam nav pilnīgi nekāda pamatojuma, tu tici pasakām, tā kā, pilnīgi. Un, es vienmēr ievērsu tā līdzi kaut kā visādos piedzīvojumos, arī šajā te psihedēlijā, arī šajos te ceremonijās, rituālos, arī ezotērikā, ņūveidžā es lecu līdzi, un tad arī man tāds, bija pienācis brīdis izvēlēties Jēzu Kristu.
Un tad man tāds seja, vairs jau īsti nav kā zaudēt, tikai visi pamēģinās, ko tu vēl tālāk, vai ne, vai te kaut kas slikts vai notiek. Labi. Un tad man tiešām bija, manā dzīvē piepildījās šī raksturvieta par sinepju graudiņu, man šī ticība bija. Es teicu, Jēzus, tic, ka tu esi, esi tas, kas tu saki, kas tu esi, par to, kas rakstīts par tevu Bībelē. Un es vienkārši likos kristīties ar šo te mazo ticību uz trīsvienīgo Dievu. Un es ticu, ka kristību laikā manī iemājoja svētais gars, jo pēc tam man atklājās raksti. Es varēju atvērt Bībeli un es reāli kādreiz tur. Es biju vērst to Bībeli vaļā, neko nesaprotu, kā tas mēdz būt vai ne, bet es reāli aizbraucu mājās, vēru vaļā rakstus un viņi man atklājās. Dievs man atklājās caur rakstiem un ļoti ātri viņš man sāka mainīt. Un tas bija vienkārši tas viens moments, kad es pateicu jā, es darīju sev pieejamu Dievam un viss sāka mainīties un mūsu dzīves ļoti ātri pagriezās pa 180 grādiem un arī viss mans prāts tika atjaunots ļoti ātri un tas vēl projām notiek ikdienā vai ne, bet pilnīgi šī evaņģēlijs manī palika dzīves un Dievs man dziedināja tik no daudz lietām un es pat negribu pat iedomāties visām tām vielām, ko es lietoju un bija liecība par marihuānu, kad bija kaut kāds mēnesis, pusotrs pēc kristībām, kad es kaut kāds 4 reizes biju uzpīpējis un bija tāds, es gāju, es atceros ļoti skaidri pie Gaujas gāju un bija tur dūmiņš vai ne, es to dūmiņu tā iepīpēju un tad es sapratu, nē, tā kā šis dūms mani ļoti, ļoti attālina no Dieva, man bija tāda ļoti skaidra sajūta, ka pēc šī dūma es sajūtos, es esmu šeit un Dievs ir tur. Un mēs neesam viens, un es vairs tā negribēju. Un tad mums mājās ir plītiņa, malkas apkure, un man bija tāds labs Dievs, vēl bija tāds interesants gadījums, ka man uzdāvināja reāli burku ar zālīti, un tāds, 3 litreni. Un var noderēt, zin kā, tur deju sazinu, kā tur. Un, protams, es sapratu, ka tas ir galīgi garām, un tad man bija tāda vienošanās ar Dievu, un Dievs teica, Dievs, labi, tagad būs pēdējais dūms, un es visu sēdēju pie plītiņas, uzpīpēju pēdējo reizi, un visu nodedzināju, un tur arī tas viss palikās, un Dievs tiešām man atbrīvoja, dziedināja. Un kāpēc tas tik svarīgi? Tā bija milzīga daļa no manas dzīves, no manas ikdienas kaņepe un šis marihuānas gars, un kas īstenībā ir demons, ļoti demoniski. Un es domāju, visu mūžu es to turpināšu, un tur būšu stoners un tā. Bet tas bija ļoti dziļi, bet Dievs tik ļoti vienkārši paņēma un izrāva ārā to visu, un viss arī pārējās vielas, es vairs negribēju pieskarties viņām. Lielākā, laikam, cīņa, mēs tas narkotikas varam aizmirst. Mēs aizmirstam par narkotikām. Nekas nestāv klāt, neviena no narkotikām nestāv klāt pornogrāfijai, jo tā ir lieta, kas ir pieejama uzreiz. Tur nav jāiet, tur jāzvana čalim, vēl tur var gramu dabūt vai ne, un tur, kur purčikā jātiekās, un kaut kā šitāds sviests. Tas ir vienkārši milzīgs dopamīns, kas ir pieejams 3 sekundžu laikā, un es redzu to, ka tas ir pāri visiem heroīniem, kokaīniem, tas vienkārši stāv pāri, un nezinu, 85% vīrieši no pasaules, un arī baznīcā, arī draudzē ir atkarīgi no šīs lietas, un caur šo lietu kalpo Sātanam, un arī priekš manis tā ir tāda, es teiktu, lielākais izaicinājums, tas ir priekš manis milzīgs ticības pārbaudījums, un es vēlos ar to dalīties, jo es redzu, ka tas ir ļoti svarīgi, un tā ir tāda zona, kur Sātans ir ļoti iefiltrējies, ir kā ļoti nevainīgi padarījis to par pilnīgu normu, ja mēs skatāmies pasaulē, tur uz katru stūri ir kaut kāda reklāma, kur tur pusplika sieviete reklamē kaut kādu tur veids mazgājumu līdzekli, tāds jau tik ļoti banāli, tas ir tik ļoti atklāti, cik ļoti Sātans ir vienkārši paņēmis pašu svētāko, kas ir uz šīs zemes, kas ir dzīvības radīšana, kas ir mīlestība, kas ir svētas savienības starp sievieti un vīrieti ģimenē, laulībā. Un to ir tik ļoti pretīgi pagriezis tā, ka tas nav tikai ieeja tagad internetā pastos filmiņu vai ne, bet tur ir cilvēku tirzniecība, tur ir mazu bērnu izmantošana, tur ir
bērnu tirdzniecība, un tas ir milzīgs tīkls, biljoniem dolāru, biljoniem pazudušu dvēseļu, un katru dienu tas iet vairumā, tāpēc kāds narkotikas nestāv klāt. Un šī ir tā lieta, par ko es vēlos būt atklāts, par ko es vēlos runāt, jo šī ir lieta, kas šķeļ pirmkārt ģimenes, un pirmkārt jau attiecības ar Dievu. Un es varētu teikt, ka Dievs man ir darījis brīvu izvēlēties. Vai es to darīšu tajā brīdī, kad es jūtu kairinājumu, vai es to nedarīšu. Protams, ir tur sajūtas vai ne, ir izaicinājumi, bet vairāk pa visu. Jā, Dievs atbrīvo arī tur sirdī, prātā un pilnīgi no grēka, ka tur negribas ne pīpēt, ne dzert neko tādu, bet Dievs arī, es ticu, atbrīvo tā, ka mēs varam izvēlēties, mums ir brīva izvēle, vai mēs kaut ko darām tajā brīdī, vai nedarām, mēs paklausam svētiem garam, vai mēs nepaklausam svētiem garam. Un Kristus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību jūs darīs brīvs, un mēs redzam, ka tas ir tā kā process, un ka viss nav tik pašsaprotam tagad, hei, tu esi brīvs, viss ej mājā, tur čop, vai. Bet ka tas ir kaut kādas lietas, kas ir tā kā process, un es ticu, ka katram ir savas lietas, tur aizkaitinājums, dusmas, lepnība, jā, arī kaut kāds tāds, nezinu, vielas un lietas, un arī šī netiklība, vai ne. Un es gribu vienkārši iedrošināt, lai arī kāda būtu šī lieta, nepadoties, jo mēs redzam, ka Jēzus saka, ka tas ir, mēs iepazīstam viņu, jo viņš ir patiesība, jo viņš mūs dara brīvs, tas nav tā kā, pēkšņi vai ne. Protams, garā mēs tiekam atjaunoti, garā mēs tiekam glābti, izrauti no nāvis, iecelt debesu valstībā, bet paliek vēl dvēsele, prāts, kurš ir jāatjauno, ar kur ir, kas nav tik pašsaprotami, kā tur burvi noiņas mājiens, un viss ir baigi grūti. Un es teiktu, ka jā, pilnīgi viss mainījies, pastāvs apkārt, atpakaļ, un ir vienkārši cits līmenis, pilnīgi cits līmenis, tā kā attiecībās, mīlestībā, attieksmē, es biju tāds ēskols kādreiz, es biju tik lepns un tik nemīlošs un tikai par sevi domāju, un tas tik ļoti viss ir mainījies, un cik labi, ka ir šādu vakaru, šādas dienas, kad var par to runāt un vienkārši atcerēties par to, cik Dievs ir labs un ka viņš ir uzticams un katram viņš ir uzticams, un pat ja tev nav tur liecība, viss tur stāst, tev tur tāda liecība, nē, es ticu, ka vēl lielāka liecība par mani ir cilvēki, kur ir auguši kristīgā ģimenē, vienkārši Kristus ir centrā, viņam nav jāpiedzīvo šīs lietas, viņi ir pateikuši nē, īstajā laikā, īstajā situācijā, īstajiem cilvēkiem, viņi pateikuši nē, viņi paklausījuši Dievam, un tādas liecības ir daudz lielākas par manējo, es ticu. Jā, šai sakarā, kad Raitam bija šī pornogrāfijas atkarība, es to nezināju, jo viņš man to atklāja tikai tad, kad viņš palika ticīgs. Un jā, arī es nebiju nekāda mīļā jaukā sieviņa, jo manī mīta tāds, tiešām, es to saucu par garu vai dēmonu, nezinu, kas tas ir, kad, jā, es spēju tā kā vīriešus ļoti ātri tā kā savaldzināt, un man viņi arī iepatikās, un visu laiku bija kaut kādi tādi, ka visur, kur mēs ejam, bija visu laiku kāds paralēls, kur kaut kāds vīrietis man vienmēr pievērs uzmanību, un tāda tā kā spēja, bet tā bija tā burvestība, no kā man Dievs atbrīvoja. Nezinu, vai tas bija tieši Jezebels gars, vai kas tas par garu bija, bet tas tiešām to Dievs arī izšķīstīja mani un tiešām atbrīvoja no šī, jo jā, nav vairs bijuši šādi gadījumi, kopš pirms 4 gadiem es kļuvu ticīga, tad jā, man vairs nav šī vilkme tur kaut ko iepazīties vai, nezinu, runāt ar citiem vīriešiem. Jā, tas tiešām tā
jo tā nebiju es, tas bija tiešām tā kā kaut kas lielāks par mani, to grūti izskaidrot, bet jā, es esmu no tā atbrīvota. Un mūsu attiecības arī ir uzlabojušās tik ļoti, kad mēs precamies jau kuru reizi no jauna, lai apliecinātu, cik ļoti mēs gribam šo laulību. Un tieši rītdien mums atkal ir laulības atjaunošanas svētki. Bet šoreiz pirmo reizi Dievnamā būs Grimoldas baznīcā. Jā. Un cik laulība ir svarīga, cik savienība ar vīrietis sievieti ir svarīgs, jo sātens taisa visu laiku tādas pinekļus, kaut kādas veseliskas sasaistas, kur kaut kādi mīlas trīsstūri sākās ģimenēs vai sākās krāpšana, bet tieši Dievs mūs var savienot ļoti ciešām saitēm, ka to, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt, un tie tiešām patiesi vārdi, ja cilvēks meklē šo dziedināšanu, atbrīvošanu, tad šie jaunie spēki tiešām nevar ienākt šajā laulībā, bet arī tiešām jāstāv šajā sardzē, jo sardzes ļoti grib izjaukt ģimenes, jo nav nekas svētāks par vīrieti, sievietes savienību un bērniem, un uz to viņš arī met acis visvairāk. Bet, jā, kaut kā mēs varētu nopaļoties. Jā, es gribēju vēl pateikt, ka cita ceļa nav, varat būt droši. Un par to, ja mums ticības dzīvē visādi iet tur tālāk no Dieva, tuvāk Dievam, bet manā tāda žēlstība, ka manā šajā ticības ceļā vienā brīdī nav bijis tādas domas, ka tā nav taisnība, ka Jēzus Kristus varētu būt kaut kas cits, nekā viņš saka, kas viņš ir. Un tā ir tāda žēlstība tiešām, ka man ir pilnīgi 100 punktu skaidrība. Es zinu, ka Jēzus Kristus ir daļa no trīsvienīgā Dieva, ka raksti ir patiesi, ka viņi ir dzīvi, ka tas ir Dieva vārds un ka mums ir jātuvojas viņam un viņš tuvosies mums un ka viņš dziedina, atbrīvo, maina dzīves un vienkārši biedrošināt, ka jā, neiet tur, jo cita ceļa nav, būs vienkārši. Amen. Jā, un tad vēl tāds pēdējais, tātad, kur mēs dodamies nākamnedēļ, mums bišķi pamainīsies dzīve. Skats pa logu cits. Jā, ja mēs pārceļamies dzīvē uz Indiju, dzīvosim augstu kalnos, jo vīrs... Atcerieties, es teicu, ka es dzīvoju Indijā, mācījos vienu brīdi. Tad lūk, šī tā skola, kur man Dievs ir licis sirdī, ka es tur vēlos atgriezties, jau 16 gadus kopš sāku mācīties Mediņos, mūzikas vidusskolā. Man toreiz bija vīzija, ka es kļūšu par pedagogu un braukšu strādāt uz šo vietu atkal, tur, kur es kādreiz mācījos. Un pēc nedēļas šī vīzija piepildīsies, kad esmu pieņems darbā, mums ir vīzes, mums ir biļetes, mums ir nodrošināta māja, dzīvosim 2,5 kilometru augstumā, Mākoņos, Florencijas 1. klasītē, starptautiskā kristīgā skolā, kristīga vide. Jā, Dievs ir labs. Un Dievs ir tik labs, ka viņš zina mūsu sapņus, tādus viskvēlākos, jo tā, ka mēs satikāmies ar Aidi pirms 13 gadiem, mēs runājām par to, man tik ļoti patika Indija, es biju skatījusies visādas filmas, visu kaut ko, un mēs runājām, ka mēs varētu doties uz Indiju un dzīvot Indijā, un cik tas būtu forši un skaisti. Un jā, un redzīja ar Dievu, viss ir iespējams, jo Dievu nekas nav neiespējams. Un tagad tiešām šis sapnis piepildās, un mēs dodamies tur, un mēs ļoti vēlamies, lai Dievs mūs tur lieto. Un sākumā varbūt mēs dodamies uz tādu komfortiņu, bet ja Dievs mūs vadīs kādā misijā, arī tā mēs esam gatavi. Bet, ne jau bez prāta, bet tā, ka tiešām mēs zinām, ka mums ir kaut kur jādodās un jānes viņa gaisma, jānes evaņģēlijas pie cilvēkiem, kuriem
ir vajadzīga gaisma, pie kuriem ir vajadzīga dziedināšana. Un tāds mums būs tas nākamais solis. Tā kā sekojot līdzi dzīvē Indijā. Un tiksimies kādā citā jauniešu pasākumā. Un ja jums ir jautājumi, ja drīkstat jautāt,